Sveicināti, šis ir Blošos intervē. Es esmu Vitamīns un šodien es parunāšu ar grupu instrumentu. Man blakus stāv grupas instrumenta galvenais instruments Jānis Šipkēvics. Jāni, jūsu līdz šim lielākais koncerts ir iekritis vienā dienā ar Homo parādi. Vai tas, ka koncerta dēļ to nespēsiet apmeklēt, jūs neuztrauc? Kā te neuztrauc, uztrauc, protams. Mēs ar lielu atbildību gatavojamies līdz šim grupai instrumentu vislielākajiem koncertiem, 2 veseliem. Cik saprotu, tad arī Homo parādē jūs esat gatavojušies diezgan nopietni. Un ko jūs paši vēlētos darīt labāk? Tas ir ilgi jau. Tā ir ilgi briedusi doma un ļoti ilgi par to ir domāts. Tāpēc varbūt ir diezgan jau liela skaidrība, ko un kā mēs darītu, tad, ja mums būtu tāda iespēja to darīt. Bet ko cilvēki par to teiks, tas jau vienalga paliek noslēpums. Vai otrā koncerta organizēšana tika veikta šo dusmu iespējā, jo nespējāt tikt uz Homo parādi? Tas bija pirmais tāds koncerts, kuru mēs nosaucām par instrumentu koncerts. Pašiem savs, līdz ar to mēs nekad to nebijām izmēģinājuši šādu eksperimentu. Un, tā kā eksperiments izrādījās ļoti veiksmīgs un cilvēki tiešām pirmo koncertu izpirka ļoti ātros un mums ļoti tīkamos tempos, tad mums bija jāmeklē vēl kāds datums, kur parādīt šo pašu koncertu. Varbūt ne šo pašu, bet ļoti līdzīgu koncertu. Turpat vēl tiem cilvēkiem, kas netika zālē. Kā jūs attiecaties pret to, ka Latvijā jūs esat kļuvuši par homoseksuālistu simbolu? Tas nav viegls jautājums, bet tas nav arī grūts jautājums. Noformulēšu jautājumu nedaudz savādāk. Kas jums homoseksuālismā patīk visvairāk? Es teiktu drīzāk tas, kas mums visvairāk patīk, ir tas, lai pašiem būtu interesanti. Droši vien tas ir kaut kur dzirdēts, bet tas tiešām tā ir. Un pašiem sevi aizraut līdz galam. Tas ir droši vien tas, kas aiz tā viss slēpjas. Sado mazo, metrīgie dildoji. Protams, tas ir kā jebkuram cilvēkam. Slinkums ir milzīgs spēks. Kas jūsuprāt ir nepieciešams, lai uzvilktu kuplu parūku, uzkrāsotu lūpas, sadraudzētos ar otru homoseksuālu un nosaukt sevi par instrumentu? Manuprāt, ir vajadzīga fantāzija un gribas spēks. Un tad, kad tev ir domas, kuras tu gribi realizēt, tev ir jābūt pietiekoši uzcītīgam, lai novestu šīs idejas līdz uzvarošam finālam. Un ar uzcītību ir kā ir. Visos kaut. Bet mēs darām visu, lai šo slinkumu gravitāciju pārvarētu un paceltos varbūt mazliet vismaz dažus centimetrus virs zemes. Ja jūs neiebilstat, tad parunāsim nedaudz par mūziku. Raksturojiet sevi kā mūziķis. Es drīkst sākt? Jā, Reņģi sāc. Es teiktu tā, ka mēs, vispār tas nav viegls jautājums, bet ļoti labi noformulējāt gan. Es teiktu drīzāk tā, mēs esam tie, kas mēs esam. Ko? Un mēs, kā jebkurš no mums, esam daļiņi no kosmosa, tāpat kā jūs visi pārējie. Ko? Sākot instrumentus un sākot šo instrumentu misiju, nodot savu informāciju, kuru mēs no kaut kurienes saņemam cilvēkiem, tā galvenā doma bija tāda, ka mēs esam instrumenti kaut kā lielāka rokās, kas padod tālāk signālu. Un vai tas būtu pandas, vai tā būtu kartona kaste, vai telefona klausula, vai kaut kas, jebkas, tam nav nozīmes. Galvenais ir tas, ko mēs nododam. Viņi ir galīgi traki. Diemžēl mūsu šodienas raidījuma laiks ir iztecējis, bet es gribētu pateikt lielu paldies grupai instrumentu par viņu veltīto laiku. Šis bija Blošo intervē. Uz redzēšanos!